Sveiki! Mēs atrodamies Vāgnera ielā. Man fonā ir pilotu galerija, kurā tagad atklās jauna izstāde. Izstāde, kas saucās Birokrāts, kurš slepus lasa dzejoļus. Un šī izstāde notiek Rīgas fotogrāfijas bienāles ietvaros. Un tās kuratore ir Roberta Atraste. Viņa ir jaunā kuratore, kas šo iespēju šeit rīkot izstādi ir ieguvusi konkursa kārtībā. Foto bienālē pirms kāda laika rīkoja konkursu Baltijas jauniem kuratoriem, un viņa šo iespēju ieguva uzvarot šo konkursu. Izstādā piedalās 5 autori, 2 ir no Latvijas un pārējie no Ziemeļvalstīm. Un ko iesim skatīties, kas tur notiekās. Sveiki, Roberta. Sveiki. Tu esi šīs izstādes kuratore. Jā. Ko tu mums varētu pastāstīt par izstādes konceptu un nosaukumu? Izstādes nosaukums ir Birokrāts, kurš slepeni lasa dzejoļus. Birokrāts, tas parasti nevienam neraisa nekādas labas asociācijas. Tas ir pusmūža vīrietis uzvalkā, kurš ir augstprātīgs ar ironisku smaidu. Un tas mans jautājums ir, vai tiešām, vai tas, kad mēs ziņās izlasām kaut ko par birokrātiju, vai tas ir tikai tāds neitrāls termins, vai arī tas ir kaut kas īsts, un vai aiz tā stāv īsti cilvēki. Un tad tas mans pētījums ir par to, ka birokrāti, tie īstenībā ir cilvēki mums apkārt. Tas ir mammas, tēti, seniori, jaunieši, kaimiņi, cilvēki no laukiem, pilsētas iedzīvotāji, kuriem visiem ir kaut kādas savas domas, sapņi un viedoklis. Bet kaut kādu iemeslu pēc viņi šīs domas nevienmēr pauž, nevienmēr līdzdarbojas tajos procesos, jo vieglāk ir izdarīt savu darbiņu un iet mājās. Un tad tas mans fokus ir paskatīties uz tiem cilvēkiem, viņus cilvēciskot kaut kādā ziņā. Un tad nezinu, kas varbūt vēl cilvēciskāks par dzējas lasīšanu. Tagad tu mēģini saprast, kas tu patiesībā esi un ko tu domā un kā tu jūties. Un tad pa vidu ir tas vārds slepeni, ka tas tomēr nenotiek ofisā pie atvērta, darba faila, uzliekot dzējas grāmatas klaviatūras, un tad tas notiek pa kluso, ka tu to savu cilvēcību tomēr paudi kaut kādos privātos veidos. Un tad vienā vārdā sakot, tā izstāde ir par cilvēcību. Te ienākot ir tāds biroja vibes. Ja viss izstāsta tikai birojā, un arī izstādes apraksts un izkārtojums arī ir tādā birokrāta. Tur baigi jāmeklē, baigi jāskatās, nezinu, cik reizes jāpārcīlā tā lapa. Vai varbūt par to ir kaut ko pastāstīt arī? Jā, izstādes iekārtojums tas ir komandas darbs. Man ir kolēģis Krišāns Beļauskis, kurš ir veidojis scenogrāfiju, interjeru dizainu. Viņam pašam nepatīk, viņu sauc par scenogrāfu. Viņš vairāk arī tas iekārtojums ir savā ziņā mākslas darbs. Viņš ir ļoti pārdomāts, savā ziņā varbūt, kā tu minēji, tāds neitrāls un varbūt augsts, paspilgtinot tos pašus mākslas darbus un paspilgtinot to biroju vidi teatrālā veidā, jo savā ziņā tā biroju vide ir kā teātris, kad tu viņā ieej un tu nedaudz tā kā izliecies kolēģi starpā, tu neesi tas īstais tu. Tā kā tā augstā sajūta, ienākot izstāžu telpā, īstenībā viņi jau pat nav birokrātiski, un tās laikmatīgās mākslas izstādes bieži vien tādas ir īpaši Baltijā, Kubā. Tad mēs ar to arī spēlējamies un tādā veidā skatāmies. Un par to birokrātiju, vai šo varētu uztvert kā kritiku vai tomēr tādu kā apcerīgu tādu poētiku vairāk? Šī izstāde nav ar konkrētu vēstījumu par vai pret birokrātiju.
tur ir dziļš pētījums par to vēsturi, par to, kā viņa ir radusies, jo birokrātija tā nav 21. gadsimta lieta. Birokrāti bija jau senajā Ēģiptē, kad viņi taisīja savas ūdens irigācijas sistēmas. Birokrāti ir bijuši viduslaikos, kurš tur ir baznīcas struktūra, organizācija un līdz mūsdienām. Tā ir vairāk tāda kaut kāda intensitātes noņemšana no vārdu, ko mēs katru dienu lasām ziņās par birokrātijas samazināšanu, par kaut kādām tādām lietām, kad nebeidzams process. Jā, kad ir nebeidzams process un kaut kādā ziņā viņš ir pilnīgi normāls, un ka tā birokrātija īstenībā ir veids, kā mēs sadzīvojam un kā mēs organizējamies viens ar otru. Jo birokrātija nav tikai anonīma papīra, birokrātija ir vienkārši kāda sistēma, kā mēs dzīvojam pilsētā. Un tad savā ziņā es teiktu, ka viņa ir drīzāk atmaskojoša, un tajā atmaskojošajā arī ir tas kritiskais. Jā, bet viņa nav tendencioza tādā ziņā, kā mēs redzam ārpolitikā, kā birokrātija tiek izmantots kā vārds, kā tur masām uzkurbulēt enerģiju par to, kā ir jāgalģis valdība un jāizdzēš birokrātija, jo tas nav iespējams. Kas bija pirmais autori vai ideja? Pirmā bija ideja, ļoti personīga ideja. Pati arī esmu birokrāts noteikti kaut kādā ziņā, neskatos uz to no malas, diezgan iekšējs pārdzīvojums. Tā kā reakcija uz kaut kādām strādāšanām mākslas vidē, tieši pie organizatoriskajiem procesiem, pie projektu rakstīšanas, izdegšana, arī kaifs, ko var noķert, uztaisot riktīgi labu Excel tabulu. Tas bija pirmais, un tad es sāku skatīties māksliniekus, kas arī ar to strādā un kas to pašu sajūtu ir noķēruši. Ko tu varētu par fotogrāfiju pateikt? Tu teici, lai es tev neprasu par fotogrāfiju. Kāpēc tu negribēji neko teikt par fotogrāfiju? Fotogrāfija ir tik nenormāli sarežģīta. Tas jūtos pat daudz vieglāk ar glaznošanu, ar grafiku, ar tēlniecību, kur pat fotogrāfija tur ir tik bezgalīgas iespējas tajā materiālitātē, sižetā, tajā, ko viņi var pateikt. Manā izstādē fotogrāfija ir vairāk tieši izmantota, lai parādītu to teatrālo un inscenēto, it kā neitrālā vidē, bet tā nav dokumentāla fotogrāfija. Tā ir fotogrāfija, kas ir apzināti veidota, un tad apzinoties vienkārši tās fotogrāfijas bezgalīgās iespējas un interpretācijas šķautnes, tad man liekas, tie cilvēki, kas orientējas fotogrāfijā, respekt, jā. Paldies tev! Čau, Vārta, mēs esam pie taviem darbiem. Ko tu varētu par tiem pastāstīt? Savā ziņā, ko es varētu pastāstīt, tas ir tāds ļoti personīgs un mīļš darbs. Tas ir tapis pirms 7 gadiem, kad es mācījos ISSP skolā un mums vajadzēja sagatavot, kā teikt, gala darbu. Un es ļoti ilgi nevarēju izdomāt, ko es vēlos darīt un ko fotografēt, bet man kaut kā, es nezinu, kāpēc man uzrunāja ofisi un ofisa vide. Un kā reiz mans vīrs strādāja ofisā, un man likās, ka tā būtu ļoti forša tāda ideja iet un dokumentēt ofisu. Bet, protams, vienkārši ofisā nevar iet, un tad bija tā, ka mēs to darījām brīvdienās, kad neviens darbinieks nav, pa kluso. Es gāju un fotografēju, bet ar to man kaut kā nepietika, un es sāku tā kā inscenēt kaut kādus notikumus tā kā ofisa vidē. Un tad tā kā spēlējoties ar tām lietām un priekšmetiem, sanāca tā, ka tajās fotogrāfijās var redzēt kaut kādu veidu tā kā stāstu, kaut vai ar to sašradēto papīru, un tas papīrs man ir tāds tā kā simbols, ka tajā ofisa vidē tā informācija, kas tur ir, tu viņu nevar izpaust un nevar iznest ārā no tās vides. Un tad man kaut kā gribējās spēlēties arī ar to papīru, kas it kā tu viņu vari it kā iznest, bet tikai tādā sašartarētā veidā. Protams, kā viena no tēliem, es arī pieaicināju vīru, kurš spēlēja kaut kādas manas inscenētās lomas un arī pati. Un kas vēl ir tāda forša lieta, ka es piedalījos fotokonkursā, ko tu īstenībā ko žūrēju. Un tās bildes parādījās internetu vidē, un mans vīrs saņēma vēstuli no kolēģis par to, kādā veidā tiek attēlota šī auditora firmas tēls, un vai tas nav pārāk traki parādīts.
Un tad es, protams, arī iekļāvu šo vēstuli šajā izstādē, kur arī var sašraderēt un kaut kādā ziņā iznīcinot šo informāciju un neiznesot ārā no izstādes telpām. Tu strādā pat arī ofisā? Es pat nestrādāju pagaidām ofisā. Es nevēlētos strādāt ofisā, jo man liekas, ka tā ir ļoti tāda vēsa vide. Arī bieži vien, kad es ierados tajā ofisā, darbinieki bija atstājuši visādas tādas interesantas lietas. Man ir viena fotogrāfija šeit, gan viņa nav redzama, bet tur bija tāda kā tāfeles, kuras tā kā raksta ar flamasteru un bija daudz miroņgalas sazīmētas. Un tad man likās, ka tas ir kaut kāds veids, vai viņi tā kā spēlējās, vai viņi kaut kā runā par to vidi, kurā viņi atrodas, arī par to informāciju. Un tas man likās, ka to es arī varu tajās fotogrāfijās parādīt, bet no savā ziņā no tā kā dokumentāla skatu punkta, bet arī dramaturģiska, ka tu vari sajust, ka tur ir kaut kāds stāsts, bet ne tā kā kritizējot, noteikti, ka nē, drīzāk kaut kā norādot, ka cilvēkam paliek tā telpa, kur viņš pats var interpretēt, par ko tas ir. Čau, Tīna. Pirms dažiem gadiem tev pašai šeit bija izstāde. Tu arī bija jaunais kurators. Tagad jau vairs netika jaunais. Kā tu skaties uz šo? Jau no pieredzējuša kuratora perspektīvas? Pirmām kārtām ir forši redzēt, kā katru reizi tā telpa transformējās. Šī nav viegla telpa. Es ļoti labi atceros no pirmās reizes, kad es šeit biju. Pirmais iespējas ir tāds ļoti vienots. Var labi redzēt, kā tas viens darbs papildina nākamo. Tā ir tāds, man liekas, labi izvēlēts, spēcīgs narratīvs, kas visur vīs cauri. Ir varbūt grūti uzsvērt to audiālo pusi šim visam, kas šeit notiek. Mākslinieckā ziņā man ļoti patīk, ka ir starptautisks mākslinieku kolektīvs. Man šķiet, ka mums vajag arvien vairāk tieši vest iekšā jaunas vēsmas. Tas ir forši. Un, prieks, ka tieši sieviešu kuratoris, tā teikt, pēdējos gados ir bijušas tās, kas tiek izvēlētas šim te konkursam. Tā kā man prieks par saviem kolēģiem. Ko tu novēlētu saviem kolēģiem, jaunajiem? Dažādot ienākumu avotus. Pēc savas pieredzes? Es domāju, ka vienkārši mākslā jābūt radošam ne tikai vietā, kā tu sev izpaudi, bet arī kā tu varbūt sakārto savu dzīvi ilgtermiņā. Bet, labi, novēršoties no tādām praktiskām lietām, es teiktu, dušien, ka doties laukā un vest kādu šejienu, vai arī no šejienes vest kādu uz citiem reģioniem. Man šķiet, ka tas ir tas, kas mums šeit, Baltijā, ir nepieciešams. Paldies! Čau, Liene! Kāds tev pirmais iespējas? Ļoti ofisīgs, jā. Tāds biroja iespējas. Te izstāst kā birojā? Jā, tas ir, jā. Daudz papīra arī? Varētu būt vairāk vēl, es teiktu. Vairāk vēl birokrātijas klātbūtnes. Pagaidām kā ir tāds interjēriski ļoti pareizā vide, bet varbūt vēl pietrūkst papīra tieši klātbūtnes. Kaut gan jā, tik jau viss digitalizēts, tik jau laikam. Jā. Kas tev šeit uzrunās vairāk? Kaut kā tāda estētiskā skaidrība, laikam, ieturētība tajā vienā, ka izskatās, ka visi ir no viena uzņēmuma kaut kādā ziņā. Tas droši vien tā. Augs Besi arī šeit?
pagaidām īsti ne besī. Es neteiktu, ka besī, bet varētu besīt, ja tas būtu mērķis. Jo, jā, ja es justu vairāk birokrātijas klātbūtnes, tad droši vien man besīt. Bet es pieņemu, ka, lai uztaisītu šādu izstādi, tur jau ir pietiekami daudz birokrātijas. Te vairāk ir birojas, nevis birokrātija, jo tas nav viens un tas pats. Jā. Man pašai patīk biroja estētika, līdz ar to man tas nebesīt. Tas droši vien ir tāds, man liekas, no mākslinieku pasaules kaut kas tāds mierinošs un tāds kā resort place drīzāk, kas man liekas ir kaut kāda tāda struktūra, stabilitāte un skaidrība. Tu izdari to 9 to 5, bet tā kā tev ir kaut kāds dzīvē kaut kas, nezinu, pret ko atdurties, nevis tas vaiprātīgais freelance ritenis, jā, kad nav darba laika, bet visu laiku strādā. Jā, kaut kā tā. Paldies! Tā, sveiki, Andra! Tu biji žūrijā, kas arī izvēlējās šo projektu kā uzvarētāju. Vai tu varētu atklāt, kāpēc šis projekts uzvarēja? Jā, sekojot līdzi laikmatīgās mākslas tendencēm, var novērot, ka gan kuratori, gan mākslinieki mēdz pakļauties trendiem. Vai tā būtu ekoloģija, institucionālā kritika. Jā, tas ir pirmais, kas nāk prātā, un attiecīgi Robertas redzējums un tādas problemātikas artikulēšana man likās ārkārtīgi oriģināli. Tāpat laikā ļoti it kā liekas sākotnēji lokāli, ņemot vērā Latvijas tagadējo politisko virzību uz birokrātijas pārskatīšanu, un pat iedomājos, ka būtu interesanti uzaicināt politiķus šo izstādi, paskatīties, kā ar mākslas valodas palīdzību šos jautājumus var izcināt, bet ņemot vērā mūsu situāciju arī Eiropas Savienībā, kur notiek šī pārmaiņa birokrātijas virzienā un arvien vairāk griežot finansējumu tieši mākslas projektiem, Creative Europe iniciatīvās vai kā tam līdzīgi, ka tā ir ļoti samilzusi problēma arī globāli, un es redzu, ka māksla vai kultūras vide ir vienīgais risinājums tās mīkstināšanai, atbrīvošanai un atcelt tās ierobežojušos aspektus. Jā. Varbūt tev ir kādi ieteikumi jauniem kuratoriem, kas, piemēram, tikpat labi varētu piedalīties arī nākamreiz šādā konkursā? Galvenais nebaidīties, nesekot trendiem līdzi un nemultiplicēt varas struktūras. Jā. Es nezinu, ko vēl. Paldies tev.